šodien 18. oktobrī uzreiz 4 spēles mums Optibet hokeja līgā, un šodien pēc ļoti ilga, gandrīz 4 gadu pārtraukuma arī virslīgā tiekās Hokeja skola Rīga pret Kurbatu šo vairākumu Ļegas Rokina vadītāji komandai. Piespēle uz vārtu priekš tagad bīstami, un vēlreiz Feldbergam nākās savu komandu glābt. Vēl viens metiens un vēlreiz Feldbergs. Laukumā dodas tieši Ļegas Rokina vadītā komanda. Jakīmovs, lieliska piespēle, tagad izgājis 2-1 Novikovs un Ripa kaut kur zem Feldberga. Vēl viens moments Kurbatam un šoreiz arī izcila pārēja pēc uzvarēta iemtiena vienā no sezonas pirmajām spēlēm pret Kurbatu. Tāpat arī nav Arginto Milberga brālis Itālo Milbergs. Arī viens no aizsargiem, bet tagad uzbrukums Kurbatam, 2-1, izcila pauze un elegants vārtu guvums Kurbatam šodien. Jau visas spēles garumā pirmajā puslaikā daudz uzturējās Kurbata vadošā mājiņa Rīdznieku zonā, un šoreiz izcils pretuzbrukums, ātrs pretuzbrukums un izcili arī izmanto. Tā lidoja arī Rīgas aizsargs, šoreiz nespēja to savākt. Tagad Bērziņš, 3-2 uzbrukums, piespēle Kaspar kombināciju, Ripa ir vārtos! Ripa ir vārtos vienīgi ar slidu. Tā šķiet, ka tika ievirzīta. To vēl redzēsim, bet Kaspar izspēle Hokeja skolai un īsi pirms pārtraukuma. Un 10 sekundes. Roberts Jakīmovs apspēlē šeit pretinieku, tālāk gar apmali Jakīmovs dodas uz priekšu un Kurbats izlīdz gūst vārtus. 2-1 un 2 sekundes līdz pārtraukumam. Kurbats vēlreiz atgūst pārsvaru šodienas spēlē. Jā, šoreiz gan muļķīgi iekrīt. Hokeja skola Rīga. Jakīmovs uz zilās līnijas. Ozoliņš. Atkal Jakīmovs šāviens vārtiem, Ripa vārtu priekšā Mickevičs. Atrod Livšicu piespēle un Kaspar atvairījumu. Linards Feldbergs lieliski nospēlē uz vārtu līnijas un neļauj Ripai nonākt vārtos. No pieslēdzas Jānis Bullīts un te gan iekrīt tagad rīdznieki, pazaudē 0-1 no Rīgas hokejistiem, bet paspēja to Varišs nodecēts kārtējais metiens. Visu brīdi arī palika bez 0-1 no Rīgas hokejistiem. Ozoliņš uz zilo līniju, lieliski Ripa kustina, Kurbats un Arturs Mickevičs šo kombināciju noslēdz ar lielisku šāvienu. Tādējādi dubulto savu pārsvaru Kurbats un izdodas savu trešo vairākumu arī šodienas spēlē tagad realizēt. Viesiem ir jau šajā sezonā no šī punkta Mickevičs izcīnījies ar vārtu guvumiem, paklūt tur iz līnijas. Izskatās, ka Rīgas hokejists diezgan vienkāršā veidā uz līdzenes vietas viņš nokrit, bet tagad Pumpiņam iespēja un tomēr šajā duelī ņem virsroku Arginto Milbergs. Ciprus. Līdzbergam Ripa nonāk, bet nedaudz arī tika patraucēts un šeit bīstami. Feldbergs tur paspēja Ripa atvairīt. Tagad jau pozicionāls uzbrukums no Kurbata. Metiens tur liels trafiks vārtu priekšā. Sārds gan Ripa nobloķēja un turpinājumā atkal netiek kādam kārtīgam noslēgumam Kurbats, bet ir tagad iespēduši zonā. Šoreiz centram tiek rīdznieki. Tālāk. Jūdās gan paši Kurbata hokejisti un Kaspar atvairījumu. Tur Ripa arī izlec tālāk ārā no ekipējuma Arginto Milbergam. Livšits izcila piespēles šāviens un Feldbergs. Diezgan pieredzējuši spēlētāji. Un tagad jāatgriežās Feldbergam vārtos. Novikovs skaisti nomāna Novikovs Feldbergu un 4-1. Kurbats šodien izskatās, ka brauc mājās ar 2 punktiem. Jau devās uz nomaiņu Linards Feldbergs, tad saprata, ka ir pieļāvuši partneri izgājienu vienatnē pret vārtiem. Sadursme. Šeit Livšits Ripu savāc un nav tomēr Ripa vārtos, varēja savā debijas spēlē tagad gūt vārtus. Kurbata hokejists Sedjukevičs un viss 4-1. Tiek fiksēts rezultāts. Kurbats izcīna uzvaru, izcīna 2 punktus.